Kāda tad ir atšķirība starp Zephyr Pro 40 un Zephyr Pro 25? Sāksim ar Zephyr Pro 40 metāla pulēšanas pastu. Šī pasta principā ir rupjāka, tādējādi salabos un atsvaidzinās vairāk sabojātus metālus, kā piemēram alumīniju, hromu un nerūsojošo tēraudu. Grauds, kas ir iekšā šī pastā, ir rupjāks. Un vēl pie tam Zephyr Pro 40 veido aizsarkārtiņu, kurā atgrūž ūdeni. Zephyr Pro 25 šī pasta jau ir maigāka. Tā ir iekšā tāds mazāks grauds, jeb alumīnija oksīds, kurš ir principā domāts jau pulētas virsmas atjaunošanai, spīduma uzturēšanai un, principā uzturēšanai, lai neveidotos tur kaut kādi defekti, kaut kādi pleķi, ja ir sabojāts, piemēram, pēc karvaša apmeklējuma nopulētais disks, tad ļoti labi atjauno spīdumu šī Zephyr Pro 25 metāla pulēšanas pasta.